Varbūt, ka vispirms arī parādīšu piemēru, kā tad izstrādāt tāds mācību video. Un šī ir lieta, par ko mēs runāsim. Jā, tad tādā veidā šos tādus, jā. Viņš ļoti vienkārši un lēts veids, kā taisīt tādus materiālus. Tagad ar tiem skolāniem, protams, ka filmēju, lai viņiem ir vieglāk. Bet tātad, kad es tā pats tos stāstām un galu, tad es uzdotu paint un ierakstu. Paintform likums. Bet vai tu vari pastāstīt saviem vārdiem, ko tu par to izlasīji? Es izlasīju to, ka vieninieki parādītos daudz vairāk nekā devītnieki. Nu, ņemot vērā, ka matemātika vispār ir brīnumaina lieta, kurā parādās visādas dīvainas sakritības, man šķiet ticami. Bet paskatīsimies, vai tas tiešām tā arī strādā, jo nevienmēr tas, ko raksta matemātikā, vai tas, ko teorētiski izspriež, tā arī strādā dzīvē. Aplūkojot un apmēram saprotot, ko dara Mārtiņš, Gatis un Kārlis ar mācību video, nāks domāt, ka, ja manā laikā, kad es gāju skolā, priekš manis fizika un ķīmija tiešām bija neiespējama misija, tad tagad viss kļūst iespējams, jo tehnoloģijas kopā ar jauniem, gaišiem, gudriem, izglītotiem cilvēkiem, kuriem tiešām piemīt vēlēšanās palīdzēt bērniem un jauniem cilvēkiem apgūt sarežģītas, vairāk vai mazāk sarežģītas lietas pēc iespējas vienkāršāk un paliekošāk. Liek domāt, ka mūsu bērniem būs un ir jau tagad daudz lielāks varbūtības saprast lietas, kuras mēs nesapratām. Vismaz es nesapratu.